Nu, lūk, reku cepjās otrā tūre mana ābola ananās maize. Nu, pateikšu godīgi, garšo ļoti brīnišķīgi. Te sanācis tas, kas no pirmās tūres. Viss istabs mažo vienkārši pasakaini, vienkārši brīnišķīgi. Siekals tek, ka prieks. Nu, cerams, ka rītā arī veiksmīgi novērtēs pārējie biedri manu veikumu. Potatoes or bread, but not the booth. You might eat the booth. So you feel Unigrafe is making you fat? Yeah. Okay. So I should stop. Nu ko, mūsu šīs dienas brunch ir noslēdzies. Veiksmīgi pasēdējām ar mūsu uzraugiem šeit no Somijas. Lūk, diena bija tiešām interesanti. Viss, protams, ļoti noguruši, visiem nāk miegs un tādā garā, bet patiesībā viss bija ļoti forši. Ēdiens bija ļoti garšīgs. Un arī mans maizītis neviens neizbraķēja. Un cilvēkiem garšoja un patika. Tas man priecē, tas nozīmē, ka neesmu baigi izgāzies. Lūk, tātad par to, kas ir noticis. Aizvadīta 5. nedēļa. Oficiāli dzīvoju jau 5 nedēļas Somijā. Sajūta ir tāda, ka es jau šeit dzīvotu ļoti, ļoti ilgu laiku. Un atkal ir otra sajūta, ka tāds ir, ka es būtu tā kā vakar tikai atbraucis. Bet ir ļoti labi. Viss ir ļoti veiksmīgi notiek. Beidzot, sākot ar rītdienu, man uz skolu būs iet katru dienu. Nu, lai gan tikai viena lekcija, bet tomēr katru dienu no 2 līdz 4 es būšu skolā. Tas man drusciņi motivē. Tā, par to, kas ir jauns noticis, sākot ar iepriekšējo nedēļu, esmu sācis pastāvīgi doties uz svaru zāli. Tas nozīmē, ka es savus taukus sāku dedzināt un cerams pārvērst kaut kā liederīgi. Lūk, tas ir ļoti forši. 4 reizes esmu tur bijis. Lūk, kas vēl? Kas vēl? Nu jā, šodien Ieva Ringa diezgan pamatīgi izgāzās. Viņas braucot uz šo tā kā pasēdēšanas vietu, aizbrauca pilnīgi pretējā pilsētas virzienā. Man viņas sameloja, ka viņas kaut ko atstājuši mājās, bet īstenībā viņas bija aizbraukuši visam kaut kur citur. Lūk, vēl kaut kas bija vēl, par to vēlāk. Izskatās, ka šeit kaut kas baigi nopietni ir noticis pirmīt, jo jau aizbrauca kāds pāris ātrās palīdzības mašīnas un ugunsdzēsēji jau pirmīt. Diezgan liela troksne, ļoti lielā steigā. Jo, kas ir interesanti šeit Somijā, tiklīdz notiek kāda avārija vai kaut kāds nelaimes gadījums, tad tas ir dažas sekundes, kad ir klāt jau glābšanas dienesti un momentāli viss tiek operatīvi noslēgts, bloķēts un satiksme tiek pārkārtot. Un nav tā, ka mums Latvijā tu sanāk tev avārija un tad tu gaidi 3 stundas, kamēr atbrauc ceļu policija vai vēl kaut kas. Šeit tas viss notiek momentāli. Un, nu, kā jau civilizētā valstī. Bet tā, kaut kas vēl man bija apstāsts par to, kas ir noticis. Jā, vakar biju baznīcā, tur tiem somu draugiem. Bija baigi forši. Mēs diezgan normāli, tā teikt, patusējām visi tur finālā. Bija ļoti, ļoti interesanti. Bija garšīga kūka. Bildi, es nezinu, es varētu bildi ielikt kaut kur, bet, nu, jā, varbūt, ka jūs redzējāt. Es biju viņu jau publicējis gan Facebookā, gan Twitterī, bet, nu, labi, tas nav tik svarīgi. Lūk, tā kūka bija ļoti garšīga. Un vispār pasākums bija diezgan amalīgs. Nu, tas bija kā par godu daudz maz Valentīna dienai, bet, nu, jā, mēs pēc tam tā forši vēl visi draudzīgi pasēdējām pāris stundas un parunājāmies un tādā garā. Bet, nu, tā lielās līnijās vairāk nekas tāds, nu, baigi nopietnas nav noticis. Tā kā paliec ar mani, sekojiet man tālāk līdzi un viss būs baigi labi.